Radošums. Lieta, kas ir līdzīgs talantam. Tāda lieta, ko nevar satrenēties. Domāju, ka radošums ir kaut kāds tāds process cilvēka galvā, kur reizē emocionāls, intelektuāls, kura rezultātā kaut kas rodas jauns, vai jauns risinājums, vai jauna dziesma vai zīmējums. Man liekas, ka radošums ir visvairāk iespējams tādā atbrīvotā stāvoklī, kad cilvēks ir reizēm dzejniekiem un rakstniekiem un vēl gleznotājiem piedēvē daudz smēķē un lieto alkoholu. Un tas, zināmā mērā, tas ir vēl palīdz atbrīvoties un radīt labāk. Bet man ļoti labi palīdz arī Animal Planet raidījums par mērkaķiem. Es aizēju viņu paskatos, pasmējos 10 minūtes, atbrīvojos, un tad es atkal varu ķerties pie darba, pie kuras iespējams es iestrēgus. Un jau labākā noskaņojumā. Līdz ar to risināt kaut ko galīgi nesaistītu ar mērkaķiem, ar cigaretēm vai alkoholu, bet justies tur brīvi un izdarīt labāk. Droši vien, manuprāt, tas ir kaut kas pretējs ikdienas, tādai vienkāršai ikdienai. Manuprāt, radošums ir cilvēka brīvā gara izpausme. Radošums ir tas, kas nav ierobežots un ko viņš patiesi sirdī grib darīt, kas nav pēc kaut kādiem kanoniem viņam prasīts un iegaukts. Tas ir tas, kas viņam nāk dabiski ārā. Radošums ir tāda veiksmīga vai neveiksmīga cilvēka izpausme. Tas ir radošums. Citiem nesanāk tas radošums īpaši radoši. Citiem sanāk, viņiem paveicās, viņiem forši sanāk. Citiem nesanāk. Radošums ir iziešana no standarta situācijā ar nestandarta paņēmieniem. Tās uzskatu, kaut ko bišķi savādāk, citādāk. Pilnīgi visā gandrīz, vai es dzīvoju pilnīgi pretēji kaut kādai vienkāršai ikdienas dzīvei. Es dzīvoju vispār katru sekundi radoši. Jebkurai lietai es pieeju radoši. Jebkurai. Radošums man visu laiku izpaužas. Vajag piespiet prātā, vai katru dienu izdomāt kādas vakariņas uztaisīt citādākas, lai būtu vispārīgāks tas uzturs. Darbā, tas jau visu laiku ir radošums. Es strādāju tajās baroka dejās. Tur ir tāda sava noteikta rāma, pēc kuriem tu drīkst vispār veidot tās dejas un choreogrāfijas. Bet tu savu to radošumu un to savu būtību var ielikt arī tajos soļos, kas tev ir piedāvāti. Un tā jau tāda intuīcija veiksmīga, cik tu radoši to vari salikt kopā, tās detaļas. Radošums pienākās vajag izmantot, ja kaut kas nav no tās standarta situācijas, aptrūksās par kaut kādu priekšmetu, instrumentu, un tad tev jāizdomā, kā savādāk pasniegt viņus normāli. Ja ir paredzēts viens veids, kā pasniegt, kā piedarums, un tas nav iespējams dara, kaut kādu resursu trūkumu dara, un kā pienest savādāk. Vai arī, kā ja cilvēks grib kādu konkrētu ēdienu, bet mums tas nav pieejams, un tad kā varētu kaut kas sakombinēt, kurš cits dzēriens varētu pieslēgt katram ēdienam klāt, vai arī vienkārši kā radoši, pieklājīgi klientu citreiz atšķirt. Dzīvē vairāk ikdienas situācijās citreiz, kad tu gribi kaut ko interesantāk padarīt, nevis draugiem nebūtu tas konkrēti, kad dienas satiekās vien to pašu runā, bet kaut ko izdomāt vienkārši. Kādu mazu knifiņu, ko piešot klāt un parunāt ar draugiem kaut kādu. Tāda nestandarta frāze, kāds piesnīgs citreiz, vai arī iepērkoties, ja nebūtu garlaicīgi, tur nezinu, kādu joku šādu kādam pārdevējiem, lai nebūtu tā kāda diena rutīna viens tikpat. Es esmu mūziķis, spēlēju ģitāru, dziedu, arī rakstu pats dziesmas. Radošums izpaužas mūzikas radīšanā. Tā kā dziesmu rakstīšana, nosacīta dzeja, ja tu tā nosaukt dzejas rakstīšanu. Tāda tipa radošās izpausmes. Veselā saprāta trūkums. Tā kā mazliet pačkrēt nervu sistēmu. Es nezinu, vai šeit tā tas
Un arī sekošana līdz visiem radošiem citiem procesiem, piedalīšanās citos radošos procesos saistībā ar mūziku vai saistībā ar, vai skatoties, piemēram, kino kādus un analizējot viņu, piedaloties meditēšanas kaut kādos procesos mūzikā. Un kas ir tas, kas traucē? Kas traucē? Traucē noteikti kaut kādas veidlapas un tādas vadlīnijas, kas tev ir šitā jādara šitā situācijā, šitā tā. Tev pateikts, kā viss jādara. Tas palīdz organizatoriskā, bet radošumā tas traucē. Traucē, vieglāk būs traucēt man kaut kādi cilvēki, kas neprofesionāli vai kaut kā neadekvāti uzvedās. Citu rīcību traucē pārsvarā. Palīdz. Visas labās lietiņas, kas palīdz labi justies un harmoniski. Un tas ir tas, kas palīdz tā radošam kaut kā attīstīt. Visāds jauns iedvesmas, jauns jebkas jauns, kas ir ieraudzīts, jebkas jauns, kas liek padomāt par kaut ko citādāk neierasta. Tas atstāja kaut kāds pēdas uz to, ko es varu izdarīt radošajā darbībā. Tas var būt jebkas, ja es nodarbojos ar idejām, arī matemātikas kaut kādu formulu, kur es līdz šim neesmu redzējusi un pēkšņi es viņu izprotu. Man rada kaut kādas jaunas iedvesmas, varbūt kaut kādai jaunai deju kombinācijai vai kaut kam tādam. Tas jau ir tas veids, kā cilvēks katrs domā un tajā veidā, kā viņš izlaiž ārā tās savas emocijas. Citam tā ir kaut kāda mūzika, citam ir kaut kādi literāri darbi vai nezinu kas. Man tā ir deja, piemēram. Viss, kas ir noticis ar cilvēku, katra pieredze ir dod kaut kādu savu pienesumu jaunradē. Ja faktiski pārtraucēt nevar nekas, reāli it kā. Ja vienīgi karš un kaut kāds force majeure. Bet, es nezinu, tad attiecīgi kā bija, kas bija tas, kas traucē un kas palīdz. Palīdz noteikti arī viss, izņemot kāru un kaut kāds force majeure. Manā darbā, zīmējot iepakojumu dizains, ir jāstrādā ar mārketinga cilvēkiem dažādiem, un no viņiem ir visādi noteikumi, vadlīnijas, brīfi, dažreiz šausmīgi, pretrunīgi. Un traucē tas, ka ar klientu nav iespējams parunāt brīvi, kad tas ir tādās tukšās frāzēs, vai reizēm ir ietiepība no vienas vai no dizainera vai no klienta puses. Tas traucē, ka nav tieši komunikācija ar klientu. Reizēm viņi izdodas lieliski, un tad arī rezultāts ir daudz labāks. Reizēm nē. Radošajā procesā noteikti traucē darbs, kurā tu pelni naudu, kas iespējams nav saistīts ar to radošumu, ar to radošo lietu, ko tu gribi darīt un ko tu dari. Jo principā tev vairs fiziski neatliek laika tam, vai arī jāatliek, tad tu esi noguris. Un palīdz kompānija, kādā tu uzturies. Cilvēki apkārt, kas tev ir, kas tevi motivē vai attiecīgi arī tieši otrādi, vai demotivē darīt kaut kādas tās lietas, kas tev ir tās radošās. Un alkohols un narkotikas. Es skatos tos mērkaķus. Tā, kad parasti, kad es sāku zīmēt kādu jaunu projektu, tad es zīmēju un neļauju no viņa attiet, līdz kamēr es esmu puslīdz apmierināta ar to, kas man ir. Un tad es galīgi iestrēgstu, un tad man ir vajadzīgs pārtraukums. Tās 10-15 minūtes skatīties dzīvniekus, staigāt pa parku, lasīt grāmatas, kur ir par, teiksim, kaut kas galīgi nesaistīts, teiksim, par puķēm un lapām, par bioloģiju, kaut kas nesaistīts ar to konkrēto lietu, ko es daru, jo atkal man šķiet, ka tas palīdz atbrīvoties galvai, lai pēc tam būtu radošāk kaut kādā citā jomā. Ir jāatpūšās. Cilvēkiem ir jāatpūšās, lai viņi varētu, lai smadzenes nebūtu noslogotas ar kaut kādām citām lietām, kas nav svarīgas. Ja cilvēks grib būt radošs, viņam ir jābūt brīvam, viņam jābūt mierīgam, viņam jāatpūšās, respektīvi viņam jānoslēdzas no visām citām lietām. Jā, kaut kā tā. Ja es atnāku mājās, es sakārtoju māju, jā. Jā, tas ļoti palīdz sakārtot galvu, un tad pēc tam var visu darīt, ko vajag. Vispirms sakārtojot vidi apkārt sev.
to ir jāsāk vienmēr. Tad, ja tu nevari neko izdomāt, tad tev ir problēmas. Tad tev vajag kaut kur aizbraukt, pastīties kaut ko sen neredzēt vai vispār neredzēt, un tad rosās tās domas. Darbā reiz par reizē nepateikšu vai dzīvē. Es vienkārši mazāk mēģinu atslēgt to loģisko domāšanu un iedomājos no malas, kā varbūt interesantāk. Tad es to radīšanu ir ieslēdzu. Savu iekšējo balsu paklausos, varētu teikt tā. Zini, kā rīkojos, man tā nekad nav bijis līdz tam jānonāk. Tad, kad es nonākšu, es acīm redzot, atradīšu atbildi šo jautājumu. Tātad radošs risinājums augstai dienai. Es nesen gāju pastaigāties ar 2 maziem bērniem, kuri briesmīgi čingstēja, ka viņiem ir par augstu un ka nevar izturēt, lai es viņus aiznesu mājās. Es nevarēju viņus abus panest un tas viņiem nepadarītu lietu cilvēku, tāpēc es izgudroju, kā iet pa ielu, lai būtu siltāks šādā laikā. Tajās vietās, kur ir ēna, skriet, tajās vietās, kur ir saule, iet lēnām. Tā veidā var gan nokļūt ātrāk mājās, gan arī sasildīties skrienot. Viņiem tas ļoti labi strādā. Es varu piedāvāt paskriet visiem. Radošu. Tad jau man ir jāsagādā problēmas. Paldies.